Es esmu ļoti gandarīta, ka pirmo reizi parādās šāda izstāde, kur blakus, kā jūs redzat plakātos, ir komunisma, totalitārā komunisma un nacisma nodarījumi, un tas ir kaut kas unikāls. Nevar nosodīt tikai vienu karā iesaistīto vainīgo pusi, jo Molotova-Ribbentropa pakts, kas tika parakstīts, jeb Staļina-Hitlera pakts, kā to biežāk rietumos dēvē, nevar tikai nosodīt vienu, ir jānosoda arī otra puse, kuras dēļ faktiski šis karš arī notika. Beigās, protams, šie sabiedrotie kļuva par ienaidniekiem, bet tā ir šī sarežģītā vēsture. Un šī sarežģītā vēsture ir jāskaidro arī tas, kas notika ar Baltijas tautām, kas notika ar pārējām tautām. Tieši pirms šīs izstādes atklāšanas es rīkoju konferenci Dāvids un Golijāts, jeb mazās tautas totalitārismu jūgā. Protams, ka tur mēs pieskārāmies kompensāciju jautājumiem, un es gribētu varbūt šo kompensāciju jautājumu šobrīd raksturot ar tādu tēlēnu piemēru, ja kāds ir pabijis restorānā, labi, paēdis, padzēris, bet tad, kad jāmaksā rēķins, viņš ir aizbēdzis un šo rēķinu nesamaksā, vai tas nozīmē, ka šis rēķins neeksistē? Nē, protams, šis rēķins eksistē. Un tieši tāpat ir arī ar okupācijas nodarītiem zaudējumiem. Jā, arī Latvijas okupācijas izpētes biedrība ir apkopojusi šos zaudējumus, darbs turpinās. Tas, ka Krievija šobrīd, nebūdam, diemžēl, demokrātiska valsts, neatzīst šos zaudējumus nodarītos un negatavojas arī šobrīd maksāt šīs kompensācijas, tas nenozīmē, ka mums šis rēķins nav jāsagatavo.